Labdien, dāmas un kungi! Mēs šobrīd atrodamies FEL Baltica būvlaukumā. Aiz manis ir slavenais jau turisma objekts nākotnes Rīgā – tilts uz nekurieni. Te viņš sākās, tas domāts tur kaut kādiem kājām gājējiem. Un te viņš beidzās un atdurās pret kaut kādu nesaprotamu posmiņu. Un tur tālāk rekur ūdenī jau slavenais pālis, kas esot iedzīts pa 20 miljoniem kaut kādiem tur laikam. Un, lūk, šodien Saeima nobalsoja, ka Briškens tomēr paliek amatā, viss ir kārtībā. Reku veči jau tur aizmugurē uzreiz strādā un turpina būvēt FEL Baltica. Nē, visdrīzāk viņi iekonservē, tā teikt, ieziemo, lai varētu saglabāt šos te fragmentus no garajām Rail Baltica sliedēm, kur mums te tagad būs tikai šādi te raki. Pafilmēsim, iziesim cauri, tā teikt, ekskursiju pa šiem te objektiem. Te jau redzēt ārzemnieki, reku jau staigā, skatās. Lūk, šis kadrs vislabāk simbolizē to, kas ir noticies. Tilts uz nekurieni. Bet, no kurienes mēs te varētu sākt? Labi. Pakāpsimies augstāk, lai redzētu, kas tur notiek ūdenī. Es te nekad nebiju bijis pie šitā te pāļa iedzītā. Lūk, 20 miljoni, viens tāds pālis. Es nezinu, cik tur tādi paredzēti bija, lai visai Daugavai pāri tiktu, bet viens ir. Viens ir, un reku arī tur veči ap viņu strādā. Tā tad, man te versija Glorija teica, ka visdrīzāk viņu iekonservē ziemai. Vai uz nenoteiktu laiku, jo domājieties, 20 miljonus tagad ieraka Daugavā, iedzina viņš pa šitiem gadiem. Tagad tuvākais laiks, ka viņu varēs sākt turpināt darbu, esot 6 gadi. Labākā gadījumā, ja uzrādīsies mums kaut kādi ekstra 10 miljardi, tad varēs turpināt pa 6 gadiem, kas ar viņu notiks. Viņš jau, tā teikt, nolietosies, pabojāsies. Beigās viņš būs jāremontē vēl pa 20 miljoniem, un tad varēs turpināt. Un te veči rekur šodien te rosās un iekonservē šo te tā kā unikālu. Mēs esam FEL Baltica būvlaukumā un skatāmies, kā te notiek darbi. Reku jau ir sagatavojuši, jau bija veloceliņu, jau visu te tik smuki priekš gājiem. Iedomājieties, kāds stulbums. Tas vispār būtu droši vien pēdējais darbs, kas jādara. Tā kā viss jau gatavs, tad te uztaisīs kaut kādus tiltiņus priekš gājiem. Nē, mūsējie gudrinieki ar šo te sāka. Un šeit esot 500 miljonus jau iztērējuši it kā laikam, kurus sākumā tur melojot naivi teica, ka Eiropa visu maksās. Eiropa pateica, mēs neesam muļķi, mēs neko tādu jums te nefinansēsim, nekas tāds nemaz nebija sarunāts. Bija runāts sliedes pat taisno no Lietuvas uz Igauniju, taisnā līnijā cauri Salaspilī. Nevis kā izdomāja Briškens, ka te kaut kāda Rīgas cilpa jātaisa un uz lidostu vēl. Un šodien Saeimā pusdienu ņēmās, visa opozīcija kritizēja, beigās koalīcija ar 43 balsīm, nevis cik 48 balsīm viņiem pietika, lai paturētu Briškenu amatā. Un tagad, kas mums te tagad sanāk? Ko Briškens turpinās darīt? Te ir versijas, ka tagad ar padomju platumu vēl sliedes platās būvēs uz lidostu kaut kādas paralēlas savas vēl, respektīvi bardaks. Un iedomājieties tagad to stulbumu, ka te 4 dienā iešot vilciens no Rīgas centrālas stacijas uz lidostu. Tur, kur var, kā te jau Saeimā izskanēja šodien, ka var aizbraukt 10 minūtēm ar mašīnu taksi, cik tas 10 eiro, 12 eiro maksā, kurš brauks speciāli vispirms uz centrālas staciju, 3 stundas gaidīs, lai tad 10 minūtes aizkratītos ar vilcienu uz to pašu lidostu, kas te pat 11 km attālumā atrodās. Šādi te tikai Latvijā. Es jau jūs brīdināju, dāmas un kungi, ka es neesmu pārliecināts, ka šis ir vēl viss trakākais, ko mēs te pieredzam. Ka likās, ka kur vēl pa lielākiem stulbeņiem mūs visus uzskatīt. Izrādās tad tanī brīdī no apakšas pieklauvē Briškens un saka, ka var vēl daudz, kur var jūs pa stulbeņiem uzskatīt. Jūs mūs visus. Paiesimies, pastīsimies no tās puses. Kā te izskatās. Grafitī, protams, uzreiz tas piedarās. Normāli tunelīts tāds te. Un no otras puses droši vien, es te pats pirmo reizi ar mašīnu braukāts garām,
pa apakšu viņam, bet gribēju atnākt ar kājām paskatīties, kā tad tas te izskatās. Tādā vēsturiskā dienā izrādās Briškeni jau 3. reizi. Viņš iztur neuzticības balsojumu. Vai tik tas nav rekords arī kaut kāds? Tik tā viņš ir amatā gadu, no kopš Siliņas valdības gada laikā 3 reizes izteikt neuzticību. Un visu laiku izturēt reku uz Linkaiša Vivija aizbrauc. Un laikam, te jau it kā liekas, tik būvēs, tik būs. Nē, šitas jau vecais, tev neredz, no šitās puses neredz. Te mums priekšā skatam traucē dzelzs tilts, saucamais dzelzceļa tilts. Viņu tajā paralēli tur gribēja būvēt. Tātad, Briškens saka, ka neko nav zinājis. Pats 10 gadus strādājis ir Rail Balticā par strateģisko direktoru. Tātad tas ir tās cilvēks, kurš tieši visu no A līdz Z, visu strateģiski pārzina. Kas kā būs? Tagad viņš saka, ka pateicoties viņam sabiedrība uzzināja, ka šis te 4 reizes dārgāk izmaksās. Kas te viņam agrāk neļāva to stāstīt interesanti? Kurš un kāpēc tā? Tur var tikt pa apakšu. Es viņam pastīju, ziku veču daudz tur strādā. Droši vien jāiekonservēs. Te varētu būt, ka viņi kaut ko tev savu roku tagad vēl būvē tālāk. Reku mums tāds šeit ir palicis interesanti. Te ir palicis vēsturiskais, reku vēl no vecā tilta pāri šie te pāļi. Un otrā puse, šiem nevarēja būvēt, pa šito pusi taisīt. Vismaz ietaupīt uz cik, uz 2 pāļiem. Jā, Bet tagad unikāla situācija, reku padomju laika dzelzs tilts, viss funkcionē, viss kārtībā, brauc vilcieni. Te ir vecais vēsturiskais, kas palicis pāri, šitas te, kas bija, viņš no koka bija agrāk, vai tas ir kur bija. Un tagad modernais blakus, tur pāles. No šitās puses švaki, bet rekāds, viņš tur liels. Un kur veči strādā, veči iekonservē šo te objektu. Kas tur viņiem uz mugurām rakstīts pa firmām? Labi, te uz plakātiem var izlasīt. Mierīgi, 500 ļimakus. Tie būvnieki sūdzējās, tie lielie karteļi, ka viņiem jau tur peļņā tikai pāris procenti esot. Tātad pāris procenti no 500 miljoniem. Rēķiniet, cik tas ir 10, 15 miljonu peļņa, tā esot peļņa, viņi sūdzējās. Tā ir droši vien oficiālā peļņa. Īstā droši vien ir ar visiem atkatiem, ar visu droši vien 2, 3 reizes lētāk tas izmaksāja. Realitātē iespējams. Šis te izmaksāja, ko viņi te tagad ir iztērējuši materiālos un darbā kaut kādi 100 miljoni. Droši vien visdrīzāk 400 miljonus jau ir kaut kur offshoros, jau smuki jau Monako nopirkuši dzīvokļus, Itālijā villas, visi iesaistītie un normāli. Bija plānojuši 10 reizes vairāk, 20 reizes, pa 10 miljardus šādi te sadalīt. Kur ir mūsu leģendārais Rail Baltica. Tas burts ir, reku melo. Līdzfinansē Eiropas Savienība, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments. Izrādās, ka šo konkrēti nefinansē. Eiropa pateica, ko jūs esat Rīgā kaut ko vispār būvējat, kad caur Salaspili bija jāiet, neviens vispār nebija paredzēts Rīgā. Kas tam mums te ir? SIA, Eiropas dzelzceļa līnijas, Gogoļa ielā, satiksmes ministrija adresi. Būvuzraugs pat ir, Egis Rail SIA and Engineering Consulting. Un kas tad tas tāds mums ir? Ko tad tas būvuzraugs te ir līdz šim darījis? Tā, un kas mums te vēl ir? Būvprojekta autors. Arī PS, Bereriks, Ulmaņa Gatvē, Mārupē, paskastīti droši vien. Visi atkatus sadalījušie visdrīzāk būvnieki. Un reku apakšā Briškena satiksmes ministrija, protams. Un te arī uz katru plakātiņu melo, ka līdzfinansē Eiropas Savienību. Nevis pateikt, ka mēs nakaļau gribējām, es atvainojos, nopizdīt miljardus kaut kādus, un pateicām, ka Eiropa līdzfinansēs, bet izrādījās, ka nelīdzfinansēs. Jūs viņi to nezināja ātrāk. Briškens tur lielās, ka viņš tur nezin kādā augstākajā līmenī Eiropas komisijā ir ticies, runājies gadiem. Tagad sanāk, ka tur neviens viņam nebija to pastāstījis, ka
ka nekāda Rīgas cilpa nav paredzēta. Un, protams, ka viņš zināja visdrīzāk. Tā kā šodien, nu, un iedomājieties, visas opozīcijas partijas un tie neatkarīgie deputāti, pat Ceļa Pīters, bijušais Vienotības deputāts no Madonas, arī balsoja pret, ka biškanu vajag atlaist, bet, tie tur dzaužaini. Koalīcija turās kopā, un 48 balsis viņiem pietika, lai Briškens noturētos amatā un turpinātu darbu. Un kā viņš tagad ar šādu reputāciju un šādiem, sabiedrības šādu pozitīvu pēdiņās attieksmi turpinās šo te monstru būvēt. Te jau vēl būvnieki, celtnieki varētu pāanalizēt, kas tad vispār ir sadarīts. Un vai šis te, domājieties, šo tagad iekonservēs uz 6 gadiem kā minimums. Viņi tagad saka, ka nauda ātrāk pēc 6 gadiem tošana nebūs šim te brīnumam. Pēc 6 gadiem varbūtība visdrīzāk neliela. Iespējams, ka šo te turpinās pēc 10, pēc 20 gadiem, ja nenojauks. Kaut gan pareizākais būtu šo te tāpat smuki reku pa stalažiņām jaukt nost un ar atlaidi pārdot apakaļ tiem, kur viņi ir pirkuši šos te dzelžus. Un viss izēja materiālus pārdot apakaļ un cerēt vismaz kaut kādas kapeikas dabūt apakaļ. Tas būtu pareizākais. Un, protams, tad tur 3 paudzēs piedzīt no tiem, kas šito te visu ir ieviesuši, piedzīt zaudējumus. Bet nē, iekonservēs, tagad vēl iztērēs kaut kādus miljonus, lai iekonservētu šo te brīnumu. Tie, kas tagad pieslēdzās, šādi Rail Baltica izskatās. Izniekotā nauda, Briškens paliek amatā, un ejam tur apakaļ apskatīties to pāli tuvāk. Un šāds te turisma objekts mums tagad būs. Te biļetes varētu tirgot, nosaukt viņu par vienu no lielākajiem korupcijas pieminekļiem Austrumē. Austrum Eiropā gan jau, ka lielāki gudrinieki. Visādās Rumānijās, Bulgārijās, es domāju, arī nav ar pirkstu taisīt cilvēki. Bet, Baltijas valstīs. Baltijas kopējais korupcijas projekts. Un te viņam tagad ir piemineklis, kuru pat arī viss, kas ar viņā ir iesākts, paliks šādā puspabeigtā. Es nezinu, varētu mums kaut ko vienu pabeigt līdz galam, uztaisīt tur to nojumi, reku, tur, kur tā stācija. Varēja tikai to būvēt un pabeigt viņu, vismaz, es nezinu, paviljons kārtējs būtu, tur uztaisīt ko, zivju paviljonam upgrades būtu. Nē, visus paralēli iesāka vienlaicīgi, un visi tagad šitādi puspabeigti paliks. Šis te vispār ir kaut kāds gājēji tiltiņš, divriteņnieku tiltiņš. Riteņbraucēju atkal prioritāti reku uztaisīts un paliks tāds. To pašās beigās vispār varēja taisīt. Un kā tagad tiem večiem ir, šitam vecim kā ir? Ko viņš mājās aizejot sievai pēc darba saka un bērniem? Kā tev šodien gāja? Ko tu labi darīji? Es te būvēju to Rail Baltica tiltu, to, kuru zinām, ka nekad neviens nepabeigs, bet naudu ir samaksāta, mēs te viņu plāns ir, tā tad jābūvē ir. Tā padomu laikos. Pat padomu laikos patiesībā droši vien labāk bija šitā te neakstījās atkarībā kā pie kura kompartijas priekšsēdētāja laikos. Staļina laikos toču pa šitādiem jokiem te varēja bez vēsts pazust. Bet vēlāk jau vēl arī. Bet te mierīgi. Šitie veči arī mājās stāstīs, es te šodien turpināju, man pofīgi viss, man maksā. Kas man tur, kur ceļam krāns, kur iesaistīts ir, kā te viss notiekās. Mēs stāvam klāt šobrīd, kā būvē Rail Baltica projektu, kuram ir pateiks, ka nebūs nauda, bet te viņi kaut ko vēl tagad ņemās, ka koka dēlīšas. Es domāju, ka jā, viņi iekonservēs. Viņi tagad te kaut kādus papildu miljonus iztērē, lai viņi iekonservētu. Es tā vismaz ceru, cik stulbi būtu, cik jābūt debīliem būtu, lai viņi pēc būtības tagad vēl šitie turpinātu būvēt, zinot, ka reku viņš uz abām pusēm neturpināsies. Varēja vismaz reku tur savienot viņu ar šito pāli. Uztaisīt tur, es nezinu, trampolīnu, tā kā Kandavas basēnā, kas grib no kaut kādiem, cik tur 20 metri ir, nav 10 metri. Kas grib no 10 metriem ielikt Daugavā, kur ir ērts. Ko tur vēl varēja? Ziemas tramplīna liekšanas trasi uztaisīt. Šitā varētu, vai ko te, snowboardistiem šitas patiesībā forši, tur sniedziņš, ka šitādas virāžas izbraukt un bobslejistiem trenēties vēl varētu. Ko te varētu izdarīt? Glorija iztaigājās
Un pafilmēja arī šo te unikālo. Mēs ekskursijā šodien uz FL Baltica objektu esam atnākuši tepat Rīgā ar kājām. Nu, es saku, tas mašīna braukāja ikdienā cauri regulāri, bet te tomēr ar kājām cits efekts, kā atnāk. Nu, lūk, tāds mums te tāds, un tas viss ir normāli. Tas viss ir normāli. Nabadzīgākajā valstī Eiropā tas viss ir normāli. Šis te, kas te notiek mums. Nu, es zinu, te pat 90. 2000. Tā nedarījās, baidījās. No biblioteka tā nesāka būvēt, kamēr nebija sadalījuši visus atkatus, visu naudu, visus, cik tur 150 miljonus latu. Bet, ja mēs tāds kapeikas liekās uz tagadējiem apjomiem, apetīte aug ēdot. Nu, tātad tas izgāja cauri. Dienvidu tilts, reku tur tālumā arī izgāja cauri, bet nu, viņu vismaz uzbūvēja, viņu vismaz pabeidza, var braukt mašīnas par viņu. Te atstās pusratā, nu pat ne pusratā, es nezinu, cik 10-5% knapi droši vai 1% ir uzbūvējuši, naudu savākuši, apguvuši un viss pārējais nekas neinteresē. Šis te pilnīgi vienalga atstās tādu te. Tas nozīmē, ka te ikdienā būs jābrauc cauri caur šādu mākslīgu kaut kādu tilta fragmentu. Nu, cik te 50 metri šāds te viens fragments. Nu, fantastika vienkārši. Un tur vēl uz to pusi arī tieši tas pats, un droši vien paiesimies. Un rekur jau kāds toties. Te jau ir apguvuši. Rekur jau ir apguvuši grafitī, protams, bet te jau ir apguvuši pat bruģītim naudu. Rekur te smuki tā kā, es nezinu, tā kā Šveicē, kā Nīderlandē, te tādā stilā ierīkojuši dārzu jau pat ierīkojuši, sastādījuši atkal kaut kādus kokus pa 20 000 katru gabalā droši vien. Nebrīnīties, tādas tāmas ir redzētas. Griziņkalnā tur gribēja stādīt diškokus pa 8000 eiro vienu stādiņu bez nosaukuma diškokiem un plus tur piegādi tikpat un iestādīšana. Nu, un te kāds ir uztaisījis reku bruģīša taciņu, kur te tā forši pastaigāties varēs cilvēki. Nu, labi, cik te knapi es cauri tieku, cik te 2 metri un 1,95 m, nu, tā vien ir, jā. Tas jau vien tāds moments, bet, nu, labi, te priekš garākiem šajā pa šo tāciņu iesim. Reku mulči atkal savest, te ir pa entajiem 10 000 eiro. Iedomājies, uz katra šitā bruģakmenīša ir visi atkati, visi kukuļi, visdrīzāk visiem politiķiem par katru šo te bruģīti ir samaksāts. Un to jau reku ir izdarījuši. Iedomājieties, pēc 10 gadiem. Nu, tagad teorētiski ātrākais, ja notiks brīnums, pabeigs šo. Šīs viss jau būs vecs un būs pa jaunu jātais. Reku, kas te pa koka grīdiņām. Nu, te droši vien dizains kaut kāds supermodernais. Un, jā, protams, kā parasti, reku, supermodernais dizains, viss tik skaisti un bladāts. Reku, kur mums ir lūka. Un pat reku jau rozes sastādījuši. Nu, tā nu ir nafigi. Iedomājieties, pastieties, kāds te dārsts ir unikāli. Te visiem, kam cieņā dārzkopība, Edgaram Dārzniekam te jāatnāk, ir papriecāties, viņam patīk puķis visur, kur smuki sastādīts, un reku rozes ir sastādītas. Tātad sastādīts rozes tupikā, te tālāk netiek, un reku pastieties kāds segums. Mums te pat viegli, lai tiks celiņi nav tik labā segumā, kā šeit ir uztaisīts. Un kas ar šito notiks? Te ziemās sāli, ledi būs te. Tāpatās viss tas sabojāsies, sarūsēs, viss te būs tas, ka viņi nelietos un atstās šitādi te. Nu, lūk, bet paskatieties, cik te tie stādi, kas zina, cik maksā realitātē viens stādiņš, es varētu derēt šitien 10 reizes vairāk, pa katru ir paprasīts. Paskatieties, kāds rožu dārs ir uztaisīts. Nu, tas arī simbolizē mūsu nabadzīgo Latviju, bet tā te rozes, tā kā Cēzaram bez mums vajag uzreiz. Varētu atstāt vienkārši tukšu šiteni. Nu, kaut vai tikai mulču sabērt, neko nedarīt, nu arī mulču varēja nevest. Šitas bija jādara pašās beigās, tā ka viss jau gatavs pirms lentītes griešanas. Iedomājieties, sastāda rozes projektā, kurā nav vispār vēl nekas saprotams, kā te būs. Nu, ko es iesaku darīt ar projektu? Es jau tur pateicu, ka gāju caur tiltiņu. Te vajadzētu viņu jaukt nost un šitos te vēl mēģināt pārdot kādam kaut kur, nezinu, melnajā tirgū vai tiem, kas piegādāja, nezinu, atpirkta 50%, lai viņi atpērk apakaļ, atvainoties, nu, kaut ko vismaz izdomāt. Nu, metālā kaut vai nodot, es nezinu, ko vajadzēja darīt. Un viss, bet galvenais iesaldēt un netērēt vairāk. Šitie jau neko tādu nesaka, šitie vēl reku grib turpināt. Mierīgi brīškens.
Nu, re, cik te rozes, nu, te jau daļa bojā aizgājušas, laikam, reku, izžūšas jau, nu, pamests arī. Neviens te ne, un iedomājieties, nāks droši vien kaut kāds dārznieks, un, reku, zivs ir, zivs, nāk turēs, uzturēs kārtībā, nu, realitāte viņš droši vien nemaz nenāks te, bet 100 punktus papīra ir paredzēts. Nu, reku, te rozīte, šitā izaugus, šitās jau lielākas, šitā normāli. Nu, kur viņai te zem šitāda te pabeigts strojkā? Principā strojkā, būvlaukumā sastāda jau rozes. Tā it kā tu, un šitas jau vispār pa kādiem miljoniem ir nopirkts. Šitāds te jau liels atvests iestādīts, kas tas ir ozols. Nu, iestādījuši ozolu. Nu, kas pēc tam būs, ja tiešām viņi nojauks. Es šito visu nafiga buldozeru nošķūrēs nost. Lūk, tas ir Latvijā. Tas viss ir Latvijā. Tas nav, es pat nezinu, kurā valstī kaut ko šitādu vēl izdarīt varētu, kaut ko tādu, nu. Gan jau, ka varētu, bet, nu, kas tie vēl te ir pa eksotiskiem augiem sastādīti? Nu, kas tas tāds ir? Un pa šo ir bijušas sanāksmes kaut kādas un tāmes un lēmuši un apstiprinājuši, ka jā, šitie te baigi labi izskatīsies, rekāds te foršs parciņš un dārziņš būs. Un tagad tas viss nafīgi LR-atā nevienam nav vajadzīgs. Nu te jau redzās, kā tas izskatīsies pēc brīža. Nu aizējam tur, ātri apskatāmies, kas te darās vēl. Vispār pornogrāfija. Vispār šitas ir kaut kas unikāls. Nu, rekurā šitas ir večiem. Laika moderni, lai tik viņi iekšā var tikt ar čipiņiem. Nu, tad strādnieki nāk iekšā. Ka viens atbraucis ar Harliju uz darbu, tā teikt. Nu, lūk, reku, viss notiekās. Veči kaut ko te ņemās. Bet es saku, šitas ir norauts uz ručku projekts, tā kā būvēt, viņi taču tālāk nebūvē. Viņi droši vien te kaut ko jau domā, kā te kaut ko, varbūt kāds jau uz mājām stiepja kaut kādas te leņķīšas 45 grādu dārgākos. Nu, reku, armatūru, un šis maksā. Iedomājieties, jums tagad vajadzētu depiņā sapirkt šitādu armatūru, vai biezā viņu. Cik tas ir? 20 mm. Šitādi te, redzi, viņi gari tur, cik tur. Šitas taču katrs viens maksā. Nu, te viss mētājās, tagad te stāv. Fantastiski. Nu, ko vēl es jums varu parādīt? Nu, droši vien aiziesim tur cauri tirgumu uz to otru pusi. Bet, nu, lūk, šis te simbols. Nu, arī viņi tagad sačakarēja ar to fragmentu. Varēja atstāt tikai šito būtu labāk. Tagad nav kur ieskrieties. Nu, ko tur varētu? Ar moci tā kā ārzemēs tās sacensības, kur pa šitādi tā ieskrienās un tad tur lido pāri kaut kādām sakrautām mašīnām rindā. Nu, labi, nu, ko tad mēs varam ņirgāties, varam smieties. Patiesībā tas viss ir traģikomiski. Tas, kas te ir noticies, ir traģikomiski, dāmas un kungi. Tie, kas man te saka, jā, ko te jūs jau tikai runājat, tur runājat. Vajag runāt, vajag šo te filmēt bieži, izgaismot, rādīt, lai cilvēki Latvijā saprot vispār, kas te ir noticies, kāda mēroga zakšana, korupcija un viss pārējais. Un politiskajā līmenī, visaugstākajā līmenī, tādā līmenī, ka ministru, kurš tagad atbildīgs par šo te visu ir, viņu pat šodien neatlaida no darba. Viņi viņu pasargāja. Tātad Vienotība un ZZS uzskata, ka viss ir kārtībā. Malacis Briškena kungs, lai turpina strādāt. Lai tik apgūst, tāpēc, ka tur visi ir piebaroti. Visdrīzāk visiem ir samaksāts un visi ir laimīgi. Un visi zina, ka, nu, ko tad te sabiedrība, nu, mēs te kaut kādu aktīvistu pafilmēsim, kaut kādu žurnālisti arī piebaroti, tur mākslīgi kaut ko tēlo, ka interesējās par šo te projektu. Patiesībā, nu, visi ir piebaroti, visi ir laimīgi. Tātad no budžeta naudas, miljardus, te ir sapumpējuši it kā, nu, naudas atmazgāšanas instruments. Caur šito var bezgalīgi pumpēt, tikai cik vien vajag, nu. Un nepabrīnīšos, ja viņi arī kaut kur sadabūs, te no aizņemsies atkal no valsts budžeta, noņems citām nozarēm un iegrūdīs te iekšā kaut kāds 11 miljardus. Un tāpat tas nebūs nekur neuzbūvēts, ne pabeigts, jo viņiem pat vēl nav ideja, kādi vilcieni te vispār brauks. Šitās ir tikai sliedes, te pagaidām domātas. Te nav pat viņiem ideja, kā tālāk, kā vilcieni brauks, cik tie vilcieni eksploatācija maksās, cik viņi ikdienā uzturēt viņus maksās, cik tur darba vietas vajadzēs, ko tur vajadzēs, un vēl arī cik pat nav zināms, cik biļeti tad maksās cilvēkiem, lai aizbrauktu uz Tallinu par šo te monstru dārgo 10 miljardu
No, tad te unikāli. Vienkārši unikāli tas ir. Bet toties ir jau reku sakrāsots, viss jau te veloceliņiem. Nu, te kādam vajadzētu, kurā viņš te vienvirziena, te vajadzētu vadīties tā kā ārzemēs tie penčus, kas nopirka sākumā tomtomus, vadījās pēc navigācijas un iebrauc grāvī. Nu, te arī ar riteņu, kā Benijā Hilā mierīgi te sētā iebraukt. Tiekš te vajadzētu uzkrāsot uz tās sētas, nu, tādu vizuālu, ka tur turpinās vēl ceļš, lai kāds tur iemauc ar riteni iekšā bezmaz, reku vēl pa šitas kaut kādas, 20-30 tūkstoši viens kociņš droši vien izmaksā, šitie tādi palielāki, jo lielāks kociņš stāsts, to jau tur, tas jau baigi dārgais ir. Un mākslīgi te tēlo, ka laista, arī es varu derēt, ka pat šitas te nedarbojās, ka tur nekas nelaistās. Tur nav tālāk nekāds koks sažūs diezgan ir, kad nekas tur nelaistās, nolikuši, pielaiduši maisus ar ūdeni un tēlo, ka tur arī tas arī viss maksā. Un viss pa dārgo, pa Šveices cenām šitas viss ir. Tas nav kaut kā pa lēto Latvijā, te lētais darbi, te ir super dārgi, visdārgākais jau reku večiem sanāksmi. Veči skatās, moška tiešraidi. Eko ar veči māju, pat iedomājieties, eko ar veči pamāsim pretī večiem. Normāli, kā viņi jūtās paši, mājās ies un teiks, ka reks šodien atkal mēs te būvējām tiltu uz nākotni, kas nekad nepienāks. Ko večis jau nevar vainot, viņi jau dara savu darbu, ne jau veči ir vainīgi, bet unikāli. Ko? Skatās, ja rekvi telefons vienam un skatās, veči arī, malači, uzrakstat man anonīmu uzrakstat kāds man no kaut kādu fake profilu. Es arī garantēju anonimitāti, es neesmu stukači, kā jūs zinat, neparādu viņiem faktu, veči nav vainīgi. Večus pieņēma darbā, un viņiem brigadieris pateica, reku, tagad būvējam šitādu figņu. Ne jau viņi atbild par tur, būs nauda vai nebūs. To atbild Brīškens tieši. Par to mums ir atbildīgs Kaspars Brīškens, bet interesanti. Lūk, dāmas un kungi, ko man vēl jums parādīt? Ko jūs vēl gribat šajā te būvlaukumā redzēt? Reku, te visi večis brīnās, ko jums vēl parādīt. Mēs esam atnākuši Fel Baltica būvlaukumā, kurā es jau rādīju. Toties ir rozes jau sastādīts, kāds jau ir padomājis par estētisko. Tagad ir cik vispār debīli. Nafik stādīt rozes, ja te visi putekļi, visi te nāks vēl pāri tam visam. Ar kuru galu loģika, ar kuru galu domāja tie, kas pateica, ka davai tagad rozes toties iestādam. Tad 100 punkti kaut kāda nekoordinācija akal ir iedots piķis kaut kādiem dārzniekiem te atmazgāt, un tie mierīgi hujārī būvlaukumā iekšā rozes mierīgi paralēli. Tas es pieļauju sīkums jau uz tā kopējā fona, kaut kādu pārsimts tūkstoši tikai. Bet tāpatās ideja tā kāda tam, kas es uzskatu tie, kas ar dārzkopību nodarbojās, kā viņam ceļās roka stādīt rozes būvlaukumā placī, zinot, ka viņas te nomirs visdrīzāk, ka viņiem šitās te visi cementa putekļi, ķimikālijas krāsas, kas tik te lidos pāri. Protams, ka aizies postā. Nē, tas viss pofīgi. Mierīgi, nē? Kā jums, dāmas un kungi, šāds te variants? Ir jēga. Un kā vēl ir jēga? Šo te noskatās pēc tam. Es arī saglabāšu, ielikšu Facebookā, te vēlreiz tiktu, kā šo tiešraidītes noskatās 1000 vai pat pārdesmit tūkstoši, un tam ir jēga. Cilvēki vismaz sāk saprast, ka viņus čakarē. Tas ir labāk nekā, ka viņus čakarē, un viņi mierīgi guļ letarģiskajā miegā un ļaujās. Tā teikt, anestēzija pat nav vajadzīga. Te vismaz tas sapratīs, ka tevi, es atvainojos, drāž, tad tu vismaz zini, ka tevi drāž, nezini gan par ko, bet zini, ka drāž. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, to es arī ar šiem te video un tiešraidēm gribu panākt. Pafilmēsim, kā tas tur pie Brīškena mājām aiziesim, tā teikt, pie darba vietas, pie viņa mājas, pie satiksmes ministrijas. Tur arī labi skati, tur arī es neesmu bijis klāt pie tās nojumas lielās, tās pusapaļās. To es jums parādīšu. Kaut kāds izlējamais aliņš moški jāiedzer un jāiet tālāk pafilmēt. Parādojimся. Ko, dāmas un kungi, esam korupcijas epicentrā, gan globāli varbūt uz kādu brīdi, varbūt arī, bet Latvijā pilnīgi noteikti šobrīd šis ir korupcijas epicentrs, manuprāt, visdrīzāk iespējams. Satiksmes ministrija. Centrāla tirgus, protams, Fel Baltica objekts apskatīsim sīkāk, bet es tagad tādām turistu acīm, ar tādām
franču turistu acīm. Reiku tikko šeit pa paviljoniem pagājāmies, ļoti forši augļu dārzeņi, bet arī forši izlejamais aliņš. Tur tajā paviljonā pirms zivju paviljona, tur, kur ir ēdināšanas vieta, tur tanī stūrī tie, kas zina, plasmas pudelē normāli litriņu var paņemt aliņu, pie galdiņa pastāvēt, 2,70 tur sākot no, un ļoti forši. Pēc tam arī var iedzert patiešām arī franču aliņu, kurš ir prasročka. Ja jūs nezinājāt, tad Rīgas centrāla tirgū var nopirkt produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš, ir kontrabandas preci. Tie, kas zina, franču aliņš 1,664 tāds brands, ļoti labi. Reku te starp citu, ja kas ir hostelis vai motelis frizētava, arī var fasādes remonts ļoti forši, ir masāža, viss kārtībā. Tātad, bet ne par to stāsts. Centrāla tirgus ir centrāla tirgus. Viss ļoti forši, bet ar tādām franču turistu acīm, kas tagad ir iedzēris aliņu, mēs nonākam pie nākotnē viena no galvenajiem turisma objektiem. Korupcijas piemineklis Baltijas valstīs, satiksmes ministrija. Un komplektā uzreiz, protams, ka reku lietuvieši arī priecīgi būs Maksima, bet komplektā ar šo te objektu. Te tagad mēs no distances paiesim tur tā tuvāk, bet šeit no distances uzreiz jau skatoties. Ierosinā visi sāka, Rudolf, tu tikai stāsti, cik viss ir slikti. Nē, tāpēc šī tiešraidīta redz, cik par to, ka viss ir ļoti labi. Tātad, ko darīt? Visi prasa, ko darīt? Tu tikai kritizē. Lūk, ko darīt? Šis te tagad oficiāli ir pieņemts, ka netiks pabeigts, netiks vispār turpināts vismaz 6 gadus. Lai gan te kaut kāda veči strādā, kaut kādas te vai materiāls uz mājām fasē iekšā, vai arī vienkārši šito ieziemos uz kaut kādiem 10-20 gadiem, lai te nesapūst viss. Tur mēs bijām otrā galā pie Daugavas, tur arī veči strādā, veči arī man tiešraidi skatījās. Bet šeit situācija tāda, ko darīt ar šo? Šeit vajag obligāti savienot viņu ar satiksmes ministriju. Te attālums nav liels. Te vajag veidot tādu gaisa tiltu. Cik tur kaut kādi 30 metri, 40, nav tur pat 50, tur nav. Vajag savienot, man liekas, tieši ministra kabinets ir kā reiz 3. stāvā, Briškena kabinets. Vajag savienot šo ēku satiksmes ministriju, tāda tur arī Latvijas dzelzceļš kopā ir vienā ēkā. Vajag savienot ar šo, pat tādu gaisa tiltu uztaisīt. Jo te varēs svinēt gan korporatīvos pasākumus, kas ministriem un ministrijām ļoti patīk, gan arī es labprāt šeit dzimeni nosvinētu. Te vajag tikai kaut kādiem brezentiem, kaut kādām plēvēm apklāt to jumtu. Lai ziemā tur nav augsts, atstāt visu kā ir, galvu aiztaisīt ciet. Un te varēs iedomāties kādus tehno pasākumus taisīt 2 stāvos. Turklāt, labi, to apakšējā stāvu neaizstāvēt, tā varētu 3 stāvos, bet tur satiksmi kaut kādi bomži, viss kaut kas, bet norobežot un uztaisīt 2 stāvos un pieeja tikai caur satiksmes ministriju. Iedomājieties, kādus te partijus varētu taisīt. Te braukt Armīns un Būrens varētu un Tiesto un visi pārējie mana laika old school DJ. Un šeit taisīt reiva pasākumus vajadzētu. Korporatīvos valstī, jo kapitāla sabiedrība uztaisīt kaut kādu Rail Baltica partiju. Rail Baltica Events Corporation šeit uztaisīt. Un taisīt reiva pasākumus, kvadratūru, abnormāli, es nezinu, cik tur kvadrātmetri. Cik te ir uz aci kaut kādi platums, es teiktu, tie paši 30-40 metri, te sotaks varbūt pat arī ir, nav, bet iedomājies, pat 300-400 kvadrātmetri vienā stāvā, 2 stāvos, viss ar bāriem, ar jaunā Andreja osta, jaunā Andrejas vala, tur, kur tagad vāks nost visu, jo būvēs waterfront, pārvākties uz šeieni. Protams, pa kukuļiem un atkatiem tur iztirgotās vietas alkohola tirdzniecībai, un uztaisīt reiva pasākumu privāto vietu satiksmes ministrijai. Normāls tur būtu pasākums. Es būtu gatavs te dzimeni nosvinēt šitādā te visus savus draugus, sekotājus, fanus, heiterīšu troļus uzaicinātu, cik es, štuku. Pat 2 štukas varbūt gan dzimeni, tomēr dzimeni. Tur tāpat ietaupītos, tur savu alkoholu varētu nest ar kastēm un visu uztaisīt, normālu pasākumu. Karoči, te vajag taisīt arī priekš turistiem klubu slēgto, bet obligāti vajag savienot ar satiksmes ministriju un vēlams ar Briškena kabinetu. Jo arī Ziemassvētki, jaunais gads, tur viss kaut kādi Jāņi, ko viņi tik te nesvin 18. novembri un tā tālāk.
satiksmes ministrija turpmāk varēs svinēt šajā paviljonā. Jo pretējā gadījumā viņš sapūs. Tagad ir pateikts jau, ka uz 6 gadiem iesaldējās projekts, un reku šitā visa krāsa, ko viņi tikko te svaigi nokrāsoja, kas bija lieki. Pēdējā brīdī parasti taču krāso, varēja nekrāsot. Viņi tagad nolupīsies, tur viss norūs, sarūsēs, reku tagad tas stālažas jau, ja? Un reku smukas bildītes, kā būtu jāizskatās ātrvilcieniem, izrādās, nekas te nebūs. Tā kā tie, kas gribēja braukt uz Tallinu, ar eirolainiņu, ar autobusiņu pa 20 eiro joprojām, ar mašīnu arī tas tikpat vien plus mīnus izmaksāja, ja braucat vairāk cilvēku izdevīgāk. Bet labi, tātad franču turisma objekts, šāds te augstā māksla, avangards, modernā māksla, te viss kopā, te mākslas pārzinātāji. Par šo te vajadzētu jau tagad ieviest lekciju kursu Latvijas Mākslas akadēmijā. Tur tie visi bikšas un visi pārējie korumpētie, kas tur mums tur bija, viņi partijās jau salīduši, iespējams visdrīzāk šie te eksperti. Viņi varētu tagad novērtēt šo te kā avangardu, un es saku pasākumiem. Nekādas izstādes, neko tur nevajag, vienkārši reivu pasākumiem. Legalizēt narkotikas, jaunieši, lai var normāli, tā teikt, atvilkties nedēļas nogalēs, tur var, lūk. Bet, iesim varbūt paskatīties. Man šodien ekskursijas diena, es kā rīdzinieks pats, bet ziniet, kā tur, kur jūs paši dzīvojat, tās pilsētas arī vismazāk arī turisma objektus apskatat parasti. Lūk, tā nav mans gadījums. Es viens no pirmajiem turistiem. Tagad eju apskatīties mūsu korupcijas pieminekli. Tie, kas pirms stundas jau pieslēdzās, redzēja jau otrā galā, kā izskatās Pāles pa 20 miljoniem, iedzīts Daugavā, kurš nevienam nebūs vajadzīgs un sapūs tagad, un droši vien ar korozijas rezultātā viņi tur ledus kusīs un ko tur salauzīs, aizpeldēs projām jūrā. Tagad iesim apskatīties šo te objektu. Es nezinu, cik tur jau ir iegrūst. Tur kaut kāds sotaks 2 varētu būt. Vismaz, ja kopējās aprēķins ir 5 sotaki, jau te ir miljoni, protams, ir iztērēti. Tad šeit, šis droši vien ir centrālais. Starp citu, bezpajumtnieki, jeb tautas valodā krieviski, bomži, bez обозначенное место жительства, kā tas saucās bomžu saīsinājumā, ir priecīgi. Viņiem tagad šeit, tur, kur viņiem skavarotka agrāk bija, tur sētu uztaisīja, bet tāpat viņi te tusējās. Tagad ir pasaules līmeņa mākslas objekts, ko apskatīties. Kas te notiek pa sarkano, visi brauc pārā, zaļais jau. Tātad Latvijas bezpajumtnieki Rīgas, bet konkrēti ir priecīgi un pateicīgi Briškinam, jo viņu acis tagad priecē šāds objekts. Uz viņu sūrās ikdienas sadzīviskiem apstākļiem, vismaz estētiski viņi var tagad kost šeit pat, kur agrāk. Narkoties arī Rīgas narkomāni, smago narkotiku heroīnu lietotāji ir pateicīgi par šādu objektu, jo viņu acīm tagad, vizuāli skaists, moderns, futuristisks objekts. Par to ir jāpateicās Kasparam Briškanam un visiem pārējiem satiksmes ministriem, kas Latvijā ir bijuši pēdējo 15 gadu laikā. Es jau nezinu, varbūt pat arī agrāk. Jo viņi ir izdomājuši, ka vajag savienot Latviju ar Berlīni, uzbūvēt dzelzceļa līniju, reku BRRX, vairāk kā Brexit, izskatās kā Brexit, bet cik kas te pa ierobežam, varbūt es nedrīkstu nākt, jāpaskatās, vai es te vispār drīkstu nākt. Tā, labi, pīpēt es tagad nepīpēšu, ko šis nozīmēs, nezinu. Uzmanīties vajag, var uzkrist bluķis tāds kā piramīdu būvēšanas laikā 200 tonīgais uz galvas paslīdēt es varu. Cik kas, ko taurēt nedrīkst. Nezinu, šitāds te braukāsies, labi. Vakal var nokrist no tilta. Toties zaļais kurs, filmē tevi, es arī filmēju, šitas man vismazāk biedēju, es pats tagad filmēšu. 5 km/h jāpārvietojas tā, nedrīkst marihuānu, vinčiku nedrīkst, bļāviens. Un heroīnu laikam, tā kā heroīnisti, Latvijas heroīnisti, šeit jūs nevarat nākt. Tā, ko te nozīmē, var pārbaudīt, kā Vācijā pasi pēkšņi var pārbaudīt, kāds jābūt speciālā kostīmā, tas man nav zābaki, man arī tādi nav, apdzīt nedrīkst, vai ko te parkoties nedrīkst.
Vēsti man nav, ķivera man nav nekas. Sanāk, ka pārkāpsim, bet, ejam iekšā. Tā, tiek veikta video novērošana. Mani, kurš pats veids video novērošanu, šobrīd fiksēt tā, reku var iebalst galvu. Tad tā kā domāts, kam šis ir domāts? Ka nofočēties var, zini, kā ārzemēs, ka tur kaut kāds foniņš un iebāž galvu un baigi smieklīgi. Tad te arī tāds ir. Reku var iebalst iekšā. Reku var redzēt visu, kā te ir. Veči jau droši vien stibīja materiāls uz mājām tagad te. Tā, tāds sviests, reku. Labi, bet ejam tālāk. Doma bija savienot Lietuvu, Latviju un Igauniju un pēc tam braukt uz Berlīni un kur tur vēl nē. No tā visa, kas mums ir sanācis, pateicoties Briškenam un visiem linkaišiem un kas mums tas vēl no nacionālās Vitembergiem, auguļiem, kas tik nav bijuši. Tie, kas nezina, šitā ir satiksmes ministrija, tieši pie visas lielākā Rīgas Pritona. Šeit patās atrodās, un lūk, bladāts, tie, kas pa gabalu, tur brīn domāja, ka nav tik liela kvadrāta pilnīgi caurumi, tā tur baseinu var uztaisīt. Es saku, es Losandželosā biju tādā naktsklubā, tur Beverly Hillsā, burtiski kalniņos tādos, kur bija baseini ārā, tādi naktsklubi. Šeit to visu var izdarīt. Jūs nevarat iedomāties, ka tā caur video grūti nodot šos te maštabu, kā teiktu krieviski, apjomus. Te būtu lielākā reiva un narkotiku izplatības vieta Rīgā, Baltijā vai Austrum Eiropā. Labi, gan kaut gadu Bulgāri, es domāju, mūs tāpatās izskačētu. Bet šeit tas viss ir, cik tā liela ēka. Tātad šī te vieta, tur bija ieja, ministra kabinets kaut kur vidū, es esmu bijis. Agrāk, es atceros, Aivs Ronis bija. Šeit vajag uztaisīt gaisa tiltu. Gaisa tiltu pat taisno uz šo te objektu. Lai te var taisīt reiva, principā tā kā, kas ir Šlokembekā bijuši vecie narkomāni atzīstaties 2000. gadu sākuma narkomārīši. Es arī tur pāris reizes biju, vai košs pasākums bija. Karoči, te vajag taisīt jauno Šlokembeku. Te vajag uztaisīt tā, ka tur ir tādi reiva. Turklāt tur varētu ar organisko stiklu, nevajag parasto stiklu, nevajag sadārdzināt. Varat arī sadārdzināt, kur tad te vēl dārgāk. Uztaisīt ar organisko plastmasas stiklu, jumtu caurspīdīgu. Te vajag baseinus ietaisīt, te džakūzī vieta. Viņš ir liels, te tā izskatās, tikai tur ir kaut kādi metri. Es teikšu tā 2, 4, kād 8 metri, vismaz 8 reiz 4. Vairāk, bet varbūt, tāds besiņčiks normāls var. Tur vajag besiņčiku, tur vajag džakūzī un šito visu pataisīt par naktsklubu. Tādā veidā šīs te turisma objekts iegūtu pavisam citu nozīmi. To tieši tā arī nosauktu. RFL Baltica Night Club Corporation Enterprise Event Management. Tādu vajag uztaisīt. Tā reku atkal galvu var iebāzt. Šitien te var ciet, jo reku ir kā reiz organiskais stikls, viss kārtībā, skola rokā. Tad tur visu to jumtu vajag ar organisko stiklu. Un šādi te mans priekšlikums ir turismam un Briškena ministrijai piešķirt arī tagad, kur mums ir turisma funkcijas Lijā laikam, zem Lijā ekonomikas ministrija, vajag piešķirt satiksmes ministrijai. Es jums saku, šis būtu ievērojamākais tāds objekts mūsu Baltijas platuma grādos, tā teikt, kur ir futuristiskas fotogrāfijas, uztaisīts jau vizualizācijas, kā tas izskatīsies. Ko jums šitā fotogrāfija atgādina? Es nezinu, kaut kāda izsūtīšana uz Sibīriju, droši vien lopa vagonos, ka lādē iekšā, ne? Vajag interesanti. Lūk, tā, te mums ir Latvijas dzelzceļš. Ejam paskatīties, tā tad Latvijas dzelzceļš te atrodās. Ļoti labi, ka trepes. Var no augšas varēsim bišķiņu pafilmēt, kas mums te ir. Tā, te ir vēsturiskie notikumi. Traģiski, protams, lūk, bet šitie cilvēki nevarēja nemaz iztēloties, ka viņi nonāks uz šādas plāksnes, kur pretī būs Latvijas pārliecinoši lielākais korupcijas objekts. Viņš ir gigantisks. Jūs nevarat iztēloties, cik viņš ir liels. Viņš ir milzīgs. Un viņu tagad iesaldēs, iekonservēs. Tā, man te nenomaukties nostiku, kaut kādu 1,5 metru augstumā. Es tagad esmu virs jūras līmeņa. Tā,
Šeit vajag taisīt, reku apakšā parkings, VIP valē, kā tas saucās ārzemēs, ja? Ka jūs izkāpjat no mašīnas, piebraucat, jums tur valē puisis par dzeram naudu noparko mašīnu. Un te otrajā stāvā augstie griesti. Kaut kādi, 8 metri. Labi, nav 8 metri, reku durvis 2 metri, 4, 6. Nepilni 6 metri augsti griesti. Tāpatās reku kores, reku tur varat bārus, tur visu kaut ko liftu tur. Un tur augšā, protams, ka tur varētu taisīt kā Berlīnē masu tos, viņiem ir tie lielie, tie piecstāvīgie, tie, kā viņi saucas, tie seks klubi, kur tur visām gaumēm. Šeit arī tā varētu uztaisīt. Es domāju, ka tas ir tas, kas ir jādara. Reiku veči iet iekšā mierīgi uz darbu būvēt projektu, kas nekad netiks uzbūvēts. Un jau tur pirms tam veči, kad es filmēju to Pālu, mēs ar Gloriju tur bijām, viņi māja roku pilnīgi un arī skatījās tiešraidē pa telefoniem, ko es tagad manu tiešraidi. Veči nav vainīgi, veči iet uz darbu mājās, pēc tam sievai vakarā bērniem stāsta, jā, mīļā, es atkal būvēju to, ko pēc tam jauks nost, neviens nekad neuzbūvēs. Lūk, šāds te mums monstrs ir. Un viņu vajag normāli. Viņi iedomājieties, šie te kretīni tagad saimā visi 100, labi, 100 tur nebija, cik viņi 92 šodien balsoja. Vai 40, 91 viņi bija atnākuši. Viņi visi tur kritizēja Briškenu, un neviens no viņiem neiedomājas risinājumu. Reku vēl ar autobusiem turisti iekšā augstīgi vēl var iebraukt iekšā, tur pazemē var uztaisīt. Karoči, viņi visi kritizēja, teica, ka baigā figņa un ka viņš izšķērdējis naudu 500 miljardu, ķipa baigi daudz, ja. Bet neviens neatrada risinājumu. Es jums saku, risinājums ir šo te pārvērst par fantastiskāko, grandiozāko narkocentru, klubu, tehno, dance, R&B mūzikas pasākumu vietu Baltijas valstīs. Tie, kas pirmo reizi skatās, mani sauc Rudolfs Brēmans, pievienojoties šim te profilam, Briškens paliek amatā. Pirmais ministrs Latvijas vēsturē laikam sanāk, kuru 3 reizes gada laikā mēģināja nomest no amata, no opozīcija kaut ko tur mokās, bet koalīcijai, pozīcijai ir visas balsis, neko tur, protams, ka nevar izdarīt. Bet tāpēc vajag šo te objektu. Ko, jūs domājat, es te jokojos, viņš te stāvēs nākamos 20 vismaz kā minimums gadus. Pirms izdomās, ka, nafik daudzam nost pa kaut kādiem 100 miljoniem. Viņš te šeit stāvēs, mūsu nauda ir ieguldīta, un tagad ir kaut kā jāizdomā, kā to realizēt. Es negribu, ka šeit riņķi ir sēta, un jums parādīšu, un ka tas viss te stāv 20 gadus kaut kādā strojkā. Es labāk gribētu, ka šeit ir shopping centru, nevar tur pārāk remonts dārgs jātaisa. Visu šito ar organisko stiklu aplikt, jā, baseņčiku, jā, džakūzi, jā, padārgi tas būs šādā struktūrā, bet konstrukcija to atļauj. Reku redzēt, kas tā mums ir Pētera baznīca vai Doma baznīca. Pētera baznīca, laikam, jā. Te nomaukties tur. Mēs kāds tur skats vakarā būs no augšas. Un te vēl tiltiņu uz Briškeni kā Venetu pa taisno. Un smuki korporatīvos norakstīt varēja, arī kameras viņiem. Nekās. Lūk, visu to varēs norakstīt, atmazgāt, viss kā jums patīk. Miljardos tur, miljardos ne, miljonos vēl te varēs apgūt. Turismu, es saku, ar šo mēs izcīnīsim Eiropas turisma galvaspilsētas balvu. Vismaz 1 gadu vai 2 pat varēsim izspiest no vietas. Un viss, un normāli, pēc tam igauņi un lietuvieši mums kopēs. Lietuvieši to nevajag, viņi tur ir savienojušies jau Poliju. Tā kā, lūk, Masterpoint A1 drošības pulcēšanās ir, kāda te drošība, ko jūs te jokojat, Lūk, tā tad vēlreiz. Mani sauc Rudolfs Brēmans, šis ir korupcijas piemineklis Baltijas valstīs 100 gadu vēsturē. Šāds nekad nav bijis un nebūs uz papīra pēc izmaksām. 500 miljoni jau ir iztērēti, un tas ir tikai sākums, grib 10 miljardus iztērēt, un to vēl nezinu, kādas te būs vilcieni, cik maksas biļeti pa kādām kas te vispār notiksies. Te tikai maucam, jo pirms tam viņi esot teikuši, maucam, Eiropa visu maksā. Tagad izrādījās, ka atnesa čeku, un ka pašiem jāmaksā kaut kas ir. Un tad tagad saka, ka paši negrib. Ziniet, kā jums ir atnest čeku, negribās pašam maksāt. Tad saka, davai, lai tauta sametās. Davai, mēs tad nodoklīšiem sametamies, bet davai tad mums tehno reivi narko pasākumu tur taisat. Paldies, ka skatījāties. Es saku, katrā humorā ir patiesība, bet patiesībā tas nav nekāds humors. Tā ir mūsu
realitāte. Balsojiet vēl par progresīviem, par Briškanu, plusiņu Briškanam ievalkat vienmēr nākamajās visās vēlēšanās. Vienotība, protams, un ZZS piederās. Sanāk, ka ZZS Lembergs, ko te Lembergs par šito teiks, interesanti. Lembergs teiks, jo, kādi tur Briškani, ko tur, nezinu, sadarījuši linkaiši. Ko tu pats sēdi valdībā tagad? Nu, nestāsti, ka tev nav ietekmi ZZS-ā. Izvelc tos savus deputātus divus ārā, kas tev tur no Ventspils partijas. Es varu derēt, ka šodien tie divi Ventspils deputāti, nu jāapstās jāprasa Glorija, apskatās būs, kā viņi balsoja. Es varu derēt, ka vai nu viņi nebija atnākuši, vai balsoja arī, ka Briškanu vajag atstāt amatā. Lembergs Facebookā vidosiks pēdējā brīdī pamanīja, gandrīz nomaucos. Kroči Lembergs taisa vidosiks par to, ka visi slikti un viņš vienīgais gudrais. Un paši viņa tie tur deputāti balso par šo te visu un piedalās tajā visā. Nu, varat iedomāties, kāds cinisms. Labi, pietiek, līdz baterija izrubīsies. Mani sauc Rudolfs Breimans, visi, kas skatījās pirmo reizi pievienoties šim te profilam, ikdienā turpināsim sekot gan šim, gan visam pārējām cirkam Latvijā. Tiekamies!